trauksme ir ne tikai prāta problēma, bet trauksme ir arī šis te bioloģiskais, jeb šo fizioloģiskais stāvoklis. Un tas ir tas milzīgais pagrieziena punkts, kas parādīja to, cik ļoti kustinot ķermeni, iesaistot ķermeni, iedarbojoties savu fizioloģiskajiem procesiem, mēs varam ietekmēt savu noskaņojumu. Un tātad šis impulss, šī enerģija, ko mēs iedodam muskuļiem, ar klejotāju nervu palīdzību tiek novirzīta līdz smadzenēm un tiek iedota enerģija smadzenēm. Unikalitāte šim nervam ir tajā, ka viņš ir vienīgais, kurš izkāpj mums no šīs galvas un kakla zonas un klejo pa mūsu organismu. Un viņš arī tiek uzskatīts par miera nervu. Tātad visu, ko viņš apkalpo, tas attiecīgi mums vai nu labi funkcionē, vai nu buksē. Un laika gaitā tas var radīt kaut kādas veselības traucējumus. Tajā brīdī, kad mēs sastresojamies, mūsu ķermenis ir gatavs cīņai vai bēgšanai, un tam visam ir nepieciešams muskuļu enerģija un spēks. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs visu laiku staigājam tādiem savilktiem, saspringtiem muskuļiem. Bet pamatā tas ir pārstimulētas nervu sistēmas sekas. Mums ir jābūt tai atpūtas fāzē, un šeit arī būtu ļoti svētīgi parunāt, ko īsti nozīmē nervu sistēmas atpūta. Es esmu Laura Denlere. Projektā Cilvēku jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku jaudu. Es šodien tiekos ar Kristīnu Brīci. Ar Kristīnu mēs esam jau veidojuši vairākas sarunas Cilvēku jaudā, un tava nesenākā saruna, ko mēs publicējām iepriekš, ir ar ļoti daudziem skatījumiem un ļoti daudziem klausījumiem, kas bija par stresa menedžēšanu, par spēju sakārtot savu ikdienu tā, lai tomēr tā stresa ir mazāk, neskatoties uz to, ka tā stresa dzīvē ir tik daudz, cik ir, bet lai nav tā iedarbība tik baisa. Un šodien mēs tēmu turpinām, un mēs runāsim par klejotāju nervu, par kuru pēdējā laikā jau kaut kādus, jau dažus gadus ir ļoti liela uzmanība, daudz kur mēdījos tiek veltīta, un tur ir daudz diskusiju par to, kas ir fufelis, un kas ir tiešām noderīgi ieteikumi, bet atkal mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkam ikdienā, kuram ir tā sajūta, ka es netieku galā ar stresu, vai arī man tā stresa ir par daudz, ja man visa kā jau ir par daudz. Un tad man laikam vietā būtu tev vispirms prasīt, kas tas klejotāja nervs tāds ir, jeb kā bieži vien cilvēki redz tas vagus nervu. Ko man prieks šeit būt. Paldies par uzaicinājumu. Man prieks, ka noder manas zināšanas. Tas sniedz, protams, milzīgu gandarījumu. Kas tad ir klejotāja nervs? Tātad bieži vien arī latviski viņu nemēdz saukt par klejotāja nervu. Viņu mēdz nosaukt, kā tu jau pieminēji, par vagus nervu. Vagus no latīņu vārda ir klejojoši, ceļojoši. Tad latviski viņš ir klejotāja nervs. Un tas patiesi ir tāds, wellness, labsajūtas jomā popzvaigzne, uzlecoša popzvaigzne, kas jau dažus gadus turās. Tā ir savā popzvaigznes statusā. Un ir dažādi, ir daudz informācijas, kas ir, protams, spekulācijas, un ir daudz arī vērtīgas informācijas, un tad ir vērts par to parunāt, lai saprastu drusku vairāk, lai mēs saprotam, jo, protams, sociālās tīklos ir pilns ar bezmaksas informāciju un pilns ar maksas un ļoti lielas maksas informāciju. Un lai neuzķertos un neuzgrabtos, tāpēc, kad mēdz piedēvēt viņam teju maģiskas spējas un piesola tikt galā sākot no trauksmes līdz pat gremošanas traucējumiem. Tas nav gluži dūma bez uguns, bet droši vien pārunāsim. Tad par to sāksim, kas tad ir īsti klejotāja nervs. Klejotāja nervs ir viens no kraniālajiem nerviem. Ko nozīmē kraniālais nervs? Jā, tas ir galvas kausa nervs. Mums ir tādi 12, un tad viens no viņiem ir šis te klejotāja nervs. Unikalitāte šim nervam ir tajā, ka viņš ir vienīgais, kurš izkāpj mums no šīs galvas un kakla zonas un klejo pa mūsu organismu. Bet tas nav tā, ka viņš tur tā brīvi pārvietojās. Viņš diezgan brīvi pārvietojās. Protams, ka viņam ir savs ceļš, sava taka, savs virziens, bet viņš mums sākot no galvas kausa pamatnes, no smadzeņu stumbra ceļo uz leju, līdz pat tiek uzskatīts iegurņa pamatnei. Kur pa ceļam tas nervs vēl ir?
Visur, kur viņš ir, mēs droši vien varam izrunāt tātad precīzi. Klejotāja nervs, tātad, kā es minēju, viņš sākās smadzeņu stumbrā. Un tad nāk pa tādu nelielu caurumiņu galvaskausā. Mums galvaskausā ir vairāk caurumu nekā mums liekas, ka ir acu dobumi, deguna dobumi un mutes caurums. Ja? Ir vēl daudz mazi caurumiņi, kur nāk ārā dažādas struktūras. Nu, teiksim, šajā situācijā nervs, kurš nāk mums te aiz auss, gar kaklu, virzās mums gar kaklu uz leju. Tad viņš sanāk, pietuvojās drusku vairāk te uz priekšu. Kā zem atslēga? Jā. Kas tie pa kauliem? Šie ir atslēgas kauli, jā. Te viņš nāk, tad virzās pa barības vadu, un tad jau tālāk tiek līdz zarnu traktam. Un tad arī kuņģī tas ir... Tā ir skaitā viss, kas saistīts ar gremošanu. Un tas, kas ir jāsaprot, ka, sāksim jau to, ka klejotāja nervs, lai mēs sakam nervs, viņš nav viens nervs. Mums ir 2 nervi. Tas ir nervu pāris labajā un kreisajā pusē. Un vēl būtiska lieta, ko saprast, ir, ka tā nav tāda taisna līnija, kas sākās augšā un beidzās lejā. Tas nervs ir, ja mēs tā varam salīdzināt, kā tāds koks, kuram ir tas savs stumbrs, un ja iedomājamies tādu milzīgu ozolu, kuram ir vismazākos zariņus pieskaitot, ja, viņš viss sazarojās, tas koks, un tieši tāpat tas mūsu klejotāja nervs. Viņš sazarojās, un, respektīvi, ja viņš nāk šeit gar kaklu, viņš sazarojās un nāk arī visur, kur priekšā aizmugurē. Tieši tāpatās viņš sazarojās un apvīja un caurīja visu barības traktu, plaušas, sirdi, visu pa ceļam, visu līdz katram mazākajam tam atzariņam. Un ir speciālisti, kas saka, ka tas nervs sazarojās mums pat līdz 200,000 atzaru. Jā, tā kā līdz ar to varētu pārfrāzēt un teikt, ka mums ir 200,000 klejotāju nervu. Kaut gan šis cipars arī ir vairāk pieņēmums nekā realitāte, jo viņš tie galējie punkti jau paliek tik mikroskopiski smalki, ka viņi jau vairs nav pat saskatāmi arī tajā pašā mikroskopā. Un tāpēc ir vairāk tāds kā pieņēmums, ka viņš iet līdz pat mums ieguņu pamatnei. Bet tas nervs ir bijis vienmēr cilvēkam? Un tad jautājums ir, kāpēc par to klejotāju nervu ir tik liela interese tieši tagad? Jā, ļoti, ļoti labs jautājums un ļoti aktuāls jautājums. Un te patiesībā, manuprāt, tās ir super labas ziņas, jo agrāk medicīna un zinātne un arī psiholoģija ļoti sadalīja. Ir ķermenis, ir fizioloģija, un ir prāts, un ir psiholoģija. Un tā daudzus gadus un gadsimtus tā ir, tas pamatā tika uzskatīts. Bet tas, kas mainījās kādā brīdī, kad zinātne sāka saprast, un tas viss sākās ar absolūti apbrīnojamu personību Stevenu Porges, kurš pētot klejotāju nervu konstatēja, ka tas nav vienkārši tāds saziņas vads starp smadzenēm un ķermeni, bet ka klejotāja nervs patiesībā ir saziņas tas tīkls, kur ļoti liels informācijas daudzums nāk no ķermeņa uz smadzenēm. Tātad klejotāja nervam tiek uzskatīts 80% aferentie neironi, kas nozīmē, ka tie, kas iet no ķermeņa uz prātu, tad smadzenes saņem ļoti daudz informācijas. Līdz ar to tas pagrieziena punkts veidojās tajā, ka saprata to, ka miegs nav tikai psiholoģiska problēma. Nevis man ir jānomierinās savā galvā tikai. Ne tikai prātā, domās, bet arī ka tā ir reāla fizioloģija. To, ka nervu sistēma ļoti būtiski ietekmē to, kā mēs jūtamies, kādas mūsu emocijas, un ļoti būtiski ietekmi tai pašā arī skaitā uz imūno sistēmu. Jā, ka trauksme ir ne tikai prāta problēma, bet trauksme ir arī šis te bioloģiskais, jeb fizioloģiskais stāvoklis, un tas ir tas milzīgais pagrieziena punkts, kas parādīja to, cik ļoti kustinot ķermeni, iesaistot ķermeni, iedarbojoties savu fizioloģiskajiem procesiem, mēs varam ietekmēt savu noskaņojumu. Un kāpēc tas ir tā interese sabiedrībā ir tik liela par klejotāju nervu tagad? Tieši tāpēc, ka parādījās šīs izpratne par to, ka šīs nav divas dažādas lietas, psiholoģija un fizioloģija, bet ka tas viss savstarpēji tik ļoti cieši ir saistīts un tik ļoti liela miedarbība. Un tas parādīja to, ka mums parādās šie instrumenti, kā mēs varam sākt izprotot sevi, savu fizioloģiju, ietekmēt arī savu emocionālo pasauli.
Cik sen ir tava interese par vagus nervu? Droši vien tas nebija viens svētdienas rīts, kaut kāds atskaites punkts. Tas viss saistīts, protams, ir ar manām studijām, kas nāca caur TRE metodas apgūšanu, par nervu sistēmas izzināšanu, par stresa izzināšanu. Tur neizbēgam tas klejotāja nervs ir. Jo arī, teiksim, man izglītība ir psiholoģijā. Tajā gadā, kad es beidzu psiholoģijas bakalauru, tikai tajā gadā izveidojās šī teorija. Līdz ar to mūsu mācībās par to vispār nestāstīja un nerunāja par tādām, labi, fizioloģiju mēs mācījāmies, jā, bet par klejotāju nervu un visu šīs lietas tajos laikos par to nebija zināšana. Kā saprast, kas ir fufelis, tad, kad runā par šo te klejotāju nervu un kas tajā ir kaut kas noderīgs? Kā tu pati orientējies, kas ir kas? Principā jau tā orientēšanās ir tikai caur izzināšanu. Es ceru un es ticu, ka mūsu šodienas saruna varbūt ieviesīs drusku lielāku skaidrību. Jo visu norakstīt uz fufeli ir grūti, bet droši vien ir arī kaut kādas lietas, kas vienam strādā un vienam nestrādā. Un tā, es domāju, ka mūsu sarunas gaitā es ceru, ka cilvēkiem radīsies drusku lielāka skaidrība, lai spētu saprast, kas tad ir jēdzīgs un kas nav jēdzīgs. Un tiem, kam interesē tieši tāda superzinātniska pieeja, mūsu gadījumā nebūs superzinātniska pieeja. Mūsu gadījumā būs praktiska pieeja, ņemot vērā Kristīnas zināšanas, kas ir saistītas ar stresa menedžēšanu un ar tādu normālas jušanās organizēšanu savā dzīvē. Bet tiem, kam ir vēlme tāda krietni zinātniskākai pieejai un patīk klausīties podkāstus, es iesaku Tima Ferisa podkāstā. Tim Ferris Show ir saruna tieši par šo te nervu. Ierakstīsi vagus nervu, ierakstīsi Tim Ferris Show, atradīsi, kur epizode tieši tā ir. Ja mēs atcerēsimies, es pielikšu saiti arī šīs epizodes aprakstā. Klāt nevis aprakstā, bet tur, kur ir rakstīts informācijas avoti. Kāpēc klejotāja nervs ir galvenais miera nervs, kā tu man uzrakstīji? Jā, klejotāja nervs tiek uzskatīts par būtiskāko no parasimpatiskās nervu sistēmas nerviem. Viņš faktiski nodrošina līdz pat 75% no parasimpatiskās nervu darbības funkcijām. Tad to, man liekas, ir jāatgādina tiem, kam vienmēr jūg tieši tā, kas tas ir. Jā, tātad mums ir divi nervu sistēmas stāvokļi, tā varētu nodefinēt. Ir simpatiskais stāvoklis un parasimpatiskais stāvoklis. Simpatiskais stāvoklis ir tas stresainais stāvoklis, bet tas nevienmēr nozīmē, ka cilvēks ir stresa stāvoklī. Tad, kad mēs tagad abas esam simpatiskajā stāvoklī, ja mēs fokusējamies, koncentrējamies, saņemamies, mobilizējamies. Un pretstats ir šis parasimpatiskais nervu stāvoklis, kur ir čiliņš, kur ir relaks, kur ir mieriņš, kura laikā tu vari totāli atslābt. Un šis parasimpatiskais stāvoklis savā būtībā ir dziedinošs stāvoklis, jo mūsu audi, šūnas reģenerējās, atjaunojās, imunitāte strādā visveiksmīgāk tieši parasimpatiskajā stāvoklī. Arī gremošanas process notiek ļoti sekmīgi, veiksmīgi tieši šajā stāvoklī. Tātad klejotāja nervs ir parasimpatiskās nervu darbības tas būtiskākais nervs, un viņš tādēļ arī tiek uzskatīts par miera nervu, jo klejotāja nervs ir, mēs varētu nosaukt viņu kā sirds bremzi. Tātad, ja mums simpatiskajā sistēmā stresa stāvoklī sirdsdarbība ir ātra, pātrināta, parasimpatiskajā darbības laikā mūsu sirdsdarbība ir lēns, ritms patīkams. Jā, ir mierīga ap sirdi. Mierīga ap sirdi, precīzi tieši tā. Un to palīdz nodrošināt klejotāja nervs. Viņš piebremzē šo sirdsdarbību. Klejotāja nervs mums arī ir atbildīgs par elpošanas procesu, kad mēs elpojam diafragmāli un elpojam dziļas elpas. Tās arī ir klejotāja nervu atbildība. Tāpat tās klejotāja nervs ir atbildīgs par šiem gremošanas procesiem, imunitāti, iekaisuma procesiem. Vienlaicīgi, jo vairāk es mācos studēt par klejotāju nervu, jo vairāk es liecos domāt to, ka klejotāja nervs nav tāds tikai pliks parasimpatiskais, tas miera nervs, jo viņš nodrošina ļoti būtiskas dzīvības funkcijas, neatkarīgi arī no nervu sistēmas stāvokļa, un ir situācijas, kad klejotāja nervs var nodrošināt arī stimulējošu iedarbību. Piemēram, situācija, tad, kad tu guli dīvānā,
un tev liekas, man jāsaņemās, man jāceļas no tā dīvāna, man vajag tur pavingrot vai apsēsties pie kāda darba vai pastudēt kādam studentam kaut ko, un nav enerģijas, nav spēka, nav motivācija. Guļot dīvānā, tu zini, ka tā motivācija īsti neatnāks. Vai atnāks uz čipšēšanu tā motivācija, vai ne? Bet saņemties ir grūti. Un tad viens no veidiem, kā mēs varam iedot sev to stimulācija, ir sākt kustināt lielās muskuļu grupas. Tad tomēr piecelties no tā dīvāna un uztaisīt dažus pietupienus, dažus atliecienus, noliecienus, iekustināt kāju muskuļus, dibenu muskulatūru un kā sauc šo krūškuļu muskulatūru. Un tātad šis impulss, šī enerģija, ko mēs iedodam muskuļiem, ar klejotāju nervu palīdzību tiek novirzīta līdz smadzenēm un tiek iedota enerģija smadzenēm. Līdz ar to motivācija nerodas guļot, motivācija rodas kustībā. Tas nenozīmē, ka vajag mega treniņu, kurš tev neļaus tur izpumpēsies un viņš tev neļaus pēc tam fokusēties uz kādu darbu uzdevumu, bet tādu kaut kādu kustību vajag iedot. Un caur to es redzu, ka klejotāja nervs ir tāds nervu sistēmas līdzsvarojošais nervs. Jo ir brīži, ka mums vajag atslābt, un ir brīži, ka mums vajag to enerģiju, tad, kad mums viņas nav. Bet jā, pamatā, protams, viņš tiek uzskatīts kā parasimpātiskais nervs, jo viņa funkcijas lielākoties ir uz to bremzējošo faktoru. Tas, ko tu tagad pastāstīji par klejotāju nervu, tas ir tā apstiprinājums šai te idejai, ko saka diezgan daudz treneri, mūsējo Sandu Inzelbergu ieskaitot jogas treneri, ka motivācija nerodas pati no sevis. Motivācija rodas darot. Un tas, ko tu teici, ja tu iekustini savus lielos muskuļus, un rodas motivācija kaut vai arī citām nodarbēm, kas nav saistītas obligāti ar vingrošanu. Bet, piemēram, ja vajag pastudēt, es varu pastudēt. Ja man vajag uzrakstīt kaut kādu atskaiti, man ir lielāka spēja uzrakstīt to atskaiti, jo es esmu iekustinājusi sevi. Jā. Šīs ir ļoti spilgts piemērs tam, ko mēs sākumā runājam, kāpēc klejotāja nervs tagad ir tā popzvaigzne. Tāpēc, ka fizioloģisks process, ķermeņa kustināšana mums rada iedarbību uz mūsu mentālo pusi. Tas, ka es fiziski kustos, maina to, kā es jutīšos emocionāli, psiholoģiski. Jā, jā. Un kā strādā tavs smadzenes. Jā, ka tu tajā brīdī spēj nokoncentrēties, nofokusēties un tad izdarīt to darbu, kas tev ir jāizdara. Es to zinu, ka no rīta, kad es atnāku mājās pēc skriešanas, vai arī pēc tam, kad man ir bijis šīs spēka treniņi, es atnāku mājās un es uzreiz varu ritīgi grūtus darbus darīt. Super. Bet jautājums ir, vai es nenomarinēšu sevi no sērijas. Nē, es vēl tagad kaut ko uzēdīšu, es vēl kaut ko padarīšu, un tad tieši tas enerģijas potenciāls, kas tajā brīdī pēc treniņa ir bijis gatavs, lai es to liktu izdarīt kaut ko noderīgu, tad es viņu varu arī nojāņot vienkārši. Jā, cilvēka dabā es pazīstu šīs sajūtas. Kas notiek ķermenī, kad tas darbojas labi, un kas notiek tad, kad ķermenis ir vājāks vai noguris, un kā tas ir saistīts ar klejotāju nervu? Kā jau es minēju, tad klejotāja nervs, viņa ļoti būtisks aspekts ir šī sirds ritma palēnināšana. Ja klejotāja nervs labi strādā, ja viņš ir pietiekami tonizēts, tad attiecīgi šis sirds ritms mums ir patīkams, līdzsvarots, mierīgs. Klejotāja nervs ir ārkārtīgi cieši saistīts arī ar mūsu sejas mīmiku. Ja, mēs paši zinām, ka stresa situācijā vai cilvēks, kurš ir pārdzīvojumā, mēs to vienmēr redzam viņa sejā. Ir tie stāsti, nav pat stāsti, bet mūsu pašu pieredze, ka tu redzi, ka tev cilvēks blakus, un tu redzi, viņam kaut kas nav riktīgi, un tu paprasi, tev viss ir kārtībā. Jā. Un cilvēks atbild, jā, man viss labi, un mēs skaidri redzam, ka nav kārtībā. Mēs to redzam pēc sejas. Un sejas nervi, un šie kraniālie nervi, un tā skaitā arī klejotāja nervs ir tie, kas dod šos stimulus, šos impulsus, ka mums seja vai saspringst, vai viņa patīkami atslābusi. Tas pats arī attiecās uz balss toni, vai mūsu balss ir tāda patīkama, plūdena, tāda zemākā tonalitātē, jo stresa situācijā attiecīgi ir tā, ka tas balss tonis ir spalgāks, mēs runājam ātrāk, un tā balss reizēm var būt arī tāda nepatīkamā tonī. Un tas, pat cik to inervē šīs mūsu klejotāja nervis, tad attiecīgi, ja klejotāja nervis labi strādā,
Tad šīs funkcijas mēs arī varam pieredzēt, ja viņš slikti strādā, un tad mums ir tas saspringums tajā sejā, mums ir šaudīgas acis, mums tad ir savilkts, saspringts kakls. Arī stresa situācijā tā ir ļoti tipiska izpausme, ka cilvēki mēdz teikt, ka viņiem tā kā kamols kaklā vai tā kā žņaudz vai prasās sakārtot to balsi atkrikšķināties. Un tas viss saistīts ar to, ka tas klejotāja nervu tonus ir zudis tajā satraukuma situācijā. Un tad mēs ejam, Pagaid, man likās, ja ir mana satraukuma situācija, tad tas tonus kā reiz ir briesmīgākais. Šī ir tāda, mēs noteikti parunāsim par mītiem, un šis ir viens no tiem mītiem. Par to tad atliksim šo uz to mītu sadaļu. Ja? Bet tātad, ja mēs varam izsekot, ja klejotāja nervs man iet, tad šeit gar kaklu, tad jebkādas darbības ar kaklu, viss, kas ir saistīts ar rīkli, ar balseni, ar kakla saspringumu kā tādu, tas arī ir cieši saistīts ar klejotāja nervu. Tad, ja viņš labi strādā, tad viss labi strādā arī kaklā. Ja klejotāja nervs švakar strādā, tad te ir visādi savilkumi, saspringumi, un tad tas balss un viss šīs sajūtas. Tāpat arī tālāk varam iet pa ķēdīt uz leju. Kas notiek, ja ir barības vads un viss gremošanas trakts, ja klejotāja nervs struntīgi strādās tava gremošana. Jā, jo viņš ir tas, kas apkalpo šos procesus. Ja viņš labi strādās, lieliski strādās arī gremošana. Tāpat arī plaušas, sirdsdarbības, tātad visu, ko viņš apkalpo, tas attiecīgi mums vai nu labi funkcionē, vai nu buksē. Un laika gaitā tas var radīt kaut kādas veselības traucējumus. Tad, kad tu saki, piemēram, kakls normāli strādā, tu domā no ārpuses vai no iekšpuses? Gan. Tas var būt labi, no ārpuses, kas mums no ārpuses rāda. Vai ne? Bet tad tas ir muskuļu savilkums, saspringums, un tie ir arī kaut kādi iekšpuses procesi, tāpat rīkla, balsene, tas mums ir iekšpusē. Es nezinu, vai tas ir jautājums, ko tu vari atbildēt, bet es vienkārši esmu pamanījusi, par cik es daudz intervēju cilvēkus. Un tad, kad man ir partneri, sarunu biedri, kuriem ir reti, kad viņiem ir jārunā cilvēku vajadzībām, un tad diezgan liels ir šis satraukums. Un tad viena no tām stresa pazīmēm ir sausa mute. Jā. Tas ir saistīts ar to klejotāju nervu? Tas ir tiešā mērā saistīts ar klejotāju nervu un simpātiskās nervu sistēmas aktivitāti, tāpēc, kad stresa situācijā mūsu gremošana sāk buksēt. Ja? Es neatceros, vai mēs iepriekšējā sarunā to runājam, bet manuprāt, mēs runājam to, ka asins plūsma samazinās. Ir noteikts ķermeņa daļas, kur asinsvadi sašaurinās un asins apgādes tiek samazināta, jo tās asins ir vajadzīgas lielajām muskuļu grupām, un tad viena no tām zonām ir gremošanas trakts. Kāpēc? Tāpēc, ka tā nav primārā funkcija stresa situācijā, lai ķermenis izdzīvotu. Nav vajadzīgs, ka tu vari sagramot ēdienu, jo tas arī prasa lielu enerģiju ķermenim. Tieši tā. Un tāpēc ir šī sausā mute, jo tas ir saistīts ar gremošanas traktu, ka mums izžūst mute. Vai ir vēl kaut kas, kas notiek ķermenī, tad, kad šis nervs ir darbojas vājāk vai ir noguris? Tipiskākās lietas tas nozīmē, ka cilvēkam ir ļoti izteikts nogurums, viņš slikti atjaunojās, viņam varētu parādīties trauksmes, ļoti tipiski ir bezmiega jautājumi paceļās. Un cilvēkam mēdz parādīties arī dažādi ar imunitāti, ar iekaisumu procesiem, tāpēc, ka klejotāja nervs, viņš atbild. Tad sirds ritma palēlināšana, elpošana, šī diafragmālā mierīgā elpa, viņš ir atbildīgs arī par imunitātes iekaisuma procesiem. Un, ja viņa funkcijas nav tik pilnvērtīgas, tad šīs tēmas ir tās, kas attiecīgi cilvēkiem sāk izpausties. Ko tu saprati pati par sevi un par savām, kaut kādām grūtībām, veselības vai sirds miera sakarā, tad, kad tu sāki iedziļināties tajā, kas ir klejotāja nervs un ko tas dara un kā to izmantot? Ļoti klasiska lieta ir par tonus saspringumu sejā. Hronisks tas sejas saspringums, ko es arī sevī ļoti pamanīju, žokļu muskuļu saspringums, kas attiecīgi ļoti cieši saistīts ar sprandas tonus saspringumu, jo klejotājas nervs arī ar to ir saistīts. Arī papildus viens cits galvaskausa nervs, un viņš draudzējās, viņi čomiņi. Tad tas nervs, kurš mums groza galvu un atbildīgs par kakla un trapeces muskultūru, plecu raustīšanu, viņām divi lieli čomiņi, un tad, ja viens sāk
ciest, tad cieši arī nākamais, un tur tas tonus saspringums parādās. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es daudzus gadus esmu dzīvojis ar saspringumu galvas sāpēm. Tā ir bijusi mana tēma no vidusskolas vecuma, no pirmajiem vidusskolas gadiem. Un es ar to nodzīvoju līdz pat saviem 40 gadiem, cenšoties ar to tikt galā. Visu kaut kā izstaigāju sentākos ārstus un reizēm pat dzērus ārstu izrakstītu saujiņu ar medikamentiem, kad risinājums patiesībā atnāca tieši simpatiskās un parasimpatiskās nervu sistēmas līdzsvarošanā. Ko tieši tu darīji, lai tev pārietu galvas sāpes? Jo man liekas, ka tas ir viens no tiem nepatīkamākajiem procesiem, kad cilvēkam tiešām riebjās galvas sāpes. Es zinu pēc sevis, man ļoti, ļoti reti sāp galva. Ja man sāp galva, tad tas ir tāpēc, ka es esmu pa daudz iespringusi. Tieši es esmu pārstrādājusies un iespringusi. Tas muskuļu tonus ir tik milzīgs, ka tur jau sākās dažādi procesi, kas mums rada galvas sāpes. Kādreiz man ļoti bieži sāpēja galva. Un tā atšķirība, ko es darīju citādāk kādreiz no tā, ko es daru tagad, ir tas, ka mana sportošana šobrīd ir tāda, ka tas ir vairāk stresa menedžēšana. Protams, tas ir spēka uzturēšana, bet tas nav, ka es sportotu, lai no sevis izspiestu kaut kādu sasniegumu. Es sportoju, lai es atbalstītu savu ķermeni, lai es atbalstītu savu psihi. Un, ja man tagad arī ir galvas sāpes tajās retajās reizēs, tad tas ir tieši tāpēc, ka es esmu tā pārstrādājusies kaut kur, ka es neesmu atvēlējusi šo te stresa menedžēšanas pietiekamu laiku. Jā, tas simpatiskās nervu sistēmas aktivitāte, un tā tad skaidrs, ka ar klejotāju nervu tam ir saistība, tāpēc, ka klejotāju nervs vislabāk strādā parasimpatiskās nervu sistēmas darbības laikā. Tad, tā ir miera stāvoklī. Jā, tad, kad mēs esam čiliņā, kad mēs esam mieriņā, kad mēs esam atslābumā. Bet nav nekāds noslēpums, ka mūsu dzīve ir ļoti saspringta. Ja? Un tad es tā arī piemetu savā prātā, ka man tas vidusskolas laiks, kad es skolu nomainīju, ja, tie pirmais vidusskolas gads, arī bija, protams, milzīgs stress, jauna skola, jauna vide. Ej pierādi sevi, iejūties. Tieši tā, un, protams, mācību process kā tāds. Un arī tur bija man vecāku starpā, tur bija milzīga drāma, kas arī atstāja milzīgas sekas patiesībā uz manu sistēmu, nervu sistēmu kopumā, un ar tām sekām es sadzīvoju vēl šobaldien. Un šīs simpatiskās nervu sistēmas aktivitāte tiešā mērā ietekmē mūsu muskuļu sistēmu. Muskuļi vienkārši saspringst, jo tas ir tas dabiskais brīdī, kad mēs sastresojamies, mūsu ķermenis ir gatavs cīņai vai bēgšanai, un tam visam ir nepieciešams muskuļu enerģija un spēks. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs visu laiku staigājam tādiem savilktiem, saspringtiem muskuļiem. Ir cilvēki, kas to pat īsti neapzinās, viņiem liekas, tā ir norma, tas ir ok. Bet tā nav norma, tas lielais muskuļu tonus. Tas nozīmē, ka ir arī traucēta asins aprite, traucēta limfas plūsma. Un tur var, es neiedzināšos droši vien vēl daudzos aspektos, kāpēc tās manā situācijā tās galvas sāpes bija, bet pamatā tas ir pārstimulētas nervu sistēmas sekas, kad nervu sistēma ir disregulēta, kas nozīmē, ka viņi ļoti daudz dzīvo šai simpatiskajā stāvoklī. Tad aktīvajā uzvilktajā stresēnā stāvoklī. Situācijās, pat tad, ja tā nav objektīva realitāte. Un tāpēc, iemācoties līdzsvarot šo simpatisko un parasimpatisko nervu sistēmu manā dzīvē, es vienkārši vienā brīdī pēkšņi konstatēju, ka galvas sāpes vairs nav mana ikdiena, jo agrāk es no mājas neizgāju bez tablešu paciņas kabatā. Tā kā mēs ar tevi esam pazīstamas jau vairāk kā 10 gadus. Jā. Un es atceros, ka bija pasākumi, kuros tev bija šausmīgas galvas sāpes. Tā bija mana ikdiena. Man tādos sliktākajos periodos galva sāpēja 20 dienas mēnesī. 30 dienām paskaidri, cik tā ir forša dzīve. Tā nav forša dzīve. Un papildus, protams, ja tavā ikdienā ir kaut kāda stresa apstākļi un tāda pasākuma organizēšana, atbalstīšana, tevis atbalstīšana tai visā un darbu uzticēšana, ko tu uzticēji darīt, protams, ka tas rada stresu un tas vienkārši tā bliezi man par tām galvas sāpēm. Jā, bet tas bija reizi vairākos mēnešos, bet kā tas var būt tās 20 dienas mēnesī? Jo es pieņemu, ka mūs klausās cilvēki, kuriem arī galvas sāpes, varbūt pat, ja tās ir 2 dienas mēnesī, tās ir 2 dienas, kuras cilvēks nevēlās savā mēnesī. Jā. Tad
Un es zinu no stāstiem, no atgriezniskās saites no taviem studentiem, kas ir mācījušies šo tension and trauma release. Tension and trauma release exercises. Jā, tad ka bieži vien tur ir tieši arī, ka man arī ir mazinājušās vai man ir pārgājušas galvas sāpes. Jā, tad mūsu mērķis ir panākt šo parasimpātiskās nervu sistēmas pārslēgšanos, lai es esmu biežāk tajā stāvoklī, kurā dabiski muskuļi atslābinās. Tomēr reizēm ir tā, ka tu nevari no tā ļoti simpatiskā stāvokļa, tā uz klikšķu, uz pasūtījumu, visas tagad esmu čiliņā. Ja, un tad ir savs process un mehānisms, kā no tā visa nonākt. Par to es tad sīkāk stāstu cilvēkiem apmācībās, bet tas manā ikdienā, tas, ko es izmainīju, lai es sāktu dzīvot dzīvi ar galvas sāpēm, kas ir retums atsevišķos izņēmumu gadījumos, kad ir stress, lielāks sakāps, tad tas ir regulāras relaksācijas atslābināšanās prakses, kas ir tieši parasimpātiskās nervu sistēmas stāvoklis. Pilnīgi noteikti neirogēnās cīņas prakses, jeb šis tension and trauma release exercises, jo viņa tas maģiks ir tajā, ka šī metode palīdz tev atbrīvot tās muskuļu grupas, kurām mēs ar apziņu nevaram piekļūt. Es tev varu pateikt, atslābini plecis, tu vari atslābināt plecis, bet ja es tev teikšu atslābini tos mazos muskulīšus, kas iet skuiņā gar mugurkaulu, kāda iespēja, ka tu viņus var atslābināt? Vai ne? Vai kāds dziļi, teiksim, iliopsoas muskuli, cik daudz, cik cilvēks ir apzināts. Jostas daļas zarnu kaula muskulis, kurš mums sākās no 12. kruša skriemeļa. Tas ir tur, kur beidzās ribu loki un diafragma, un tad viņš piestiprinās pie, ja mēs zīmējam savā prātā mugurkaulu, tad piestiprinās pie mugurkaulu skriemeļiem, un tad iet cauri gurniem. Šie kauliņi, kas mēdz izspiesties, ir zarnu kauls, un viņam iekšpusē un piestiprinās augšstilpu iekšpusē. Un kas ir, ja cilvēkam šis muskulis ir saspringts? Ja šī muskuļu tonus un savilkums ir, viņš mums ir daudziem saspringts, jo viņu mēdz dēvēt pat cīnīties bēgt muskuli, ja, kas nozīmē, ka viņa funkcijas ir ļoti tiešā mērā saistītas to, lai mēs spētu lekt, skriet, mukt, spērt. Tad jebkurā situācijā, kad mēs satraucamies, pat tad, ja mums nav paredzēts ne ar vienu kauties vai mukt projām, šī fizioloģija tāpat reaģē. Un šis muskulis saspringst, un tas cilvēkiem bieži vien rada sāpes jostas daļā, bieži vien cilvēkiem rada sāpes gurnos, un tad jau pat ķēdīt kādam uz leju ar ceļgalas sāpēm, kādam uz augšu ar jau trapeces muskuļu saspringumu, tātad, kas ir mans. Tas ir tāds divas tipiskas zonas mūsu ķermenī, kas ir divas problēmas zonas. Viens ir sprants. Tātad, jo tur iet ļoti daudz teju, bet visi nervi, kas iet uz leju, viņi iet caur kaklu. Tātad šī ir tā viena zona, un tad ir šī jostas daļa, gurnas zona, kur iet ļoti daudz nervi mums lejup caur no mugurkaulu uz kājām. Un tāpēc mēdzu teikt, ka mēs esam divi tipi cilvēki. Ir sprandas cilvēki un ir jostas daļas cilvēki. Es esmu sprandas cilvēks, man uzreiz ir sāpes uz sprandu. Es arī. Un ir tātad otra daļa, kuriem mans vīrs. Jā, arī mans vīrs. Čau, Toms, kad uzreiz ir problēma ar jostu, kad sāk mugura sāpēt stresa situācijā. Un tad tu teici, ir muskuļi, kurus mēs varam brīvprātīgi paši ar savu sapratni atslābināt, ka, piemēram, saka, atslābināt plecus var atslābināt, un tad ir tie muskuļi, ko mēs nevaram, no kuriem viens ir šis eliopsis vai kā? Iliopsos. Es nemaz nemēģināšu atkārtot, jā, ļoti labi. Un ja šis muskulis regulāri ir saspringts un nepiedzīvo šo te atslābumu, tad mēs varam rēķināties, ka izjutīsim to jau konkrētās ķermeņa vietā. Jā, konkrētās būs muguras sāpes, cilvēkiem ļoti tipiska sūdzība ir jostas daļas sāpes, un ja cilvēks pavēros, vai viņa jostas daļas sāpes pastiprinās stresa situācijā, tad tas ir tiešā mērā saistīts, ka šis stresa muskulis vienkārši nospazmējies. Kas ir vēl tādi svarīgi muskuļi, kurus es nevaru tā vienkārši atslābināt kā pleca muskuļus? Es domāju, ka mēs ļoti daudz ko varam atslābināt, ja mēs zinām šo muskuļu novietojumu, mums ir lielāka apzinātība. Jautājums, cik cilvēkam ir cieša saikne ar ķermeni, jo ir cilvēki, kas ļoti labi jūt ķermeni, un tad viņš varēs atslābināt diezgan daudz. Mums ir vairāk kā 400 muskuļi. Es esmu bijusi uz konsultāciju pie Jēkaba Grīnberga, ar ko mums ir šis arī bijusi saruna, un man vajadzēja risinājumu tam, ka es diezgan paļurgāju potītes, tad, kad es dodos diezgan ilgstošos piedzīvojumos, un tad pie reizes viņam arī prasīju,
kaut ko par savām šīm te problēmām, reizēm ar muguras augšdaļu, kur man kaut kādam muskulim kaut kāda ir. Un tad viņš man deva vingrinājumus, kas man ir jāpilda, un viņš man saka, tu sasprindzini to muskuli, saka, es nezinu, par ko tu runā. Un tad bija kur viņš pieliek šos te elektrodus vai adatiņus, lai pastimulētu ar elektrību, ka es tiešām sajūtu, tu par šito muskuli runā, un tad es mācos. Es cenšos to muskuli sasprindzināt, jo man nav zināms, kurš tas muskulis bija pirms tam, un man nebija zināms, kā viņi vispār var sasprindzināt. Tas sanāk ir tā, ka mēs daudz ko varam vienkārši neskatoties uz to, ka mums tas muskulis ir, neskatoties uz to, ka tas muskulis darbojās. Bet, ja mums paprasa brīvprātīgi vai atslābināt vai sasprindzināt, tad ir jābūt tādai ļoti labai gan saiknei ar savu ķermeni, gan arī prasmei tieši to muskuli iedarbināt. Tieši tā, un arī fiziskās slodzes treniņā, ja tu, teiksim, gribi uzkačāt dibena muskuli, ja tu fokusējies, ja tava apziņa un prāts ir uz to dibena muskuli, tad ir pētījumi, kas apliecina, es nepateikšu tagad vairāk par tiem procentiem un cipriem, ka daudz vairāk tas muskulis tā tad tiek audzēts un stiprināts, ja tev ir tā saikne, tā apziņa, tas fokus šī muskula, nekā ja tu vienkārši cilā to kāju, izpildot to vingrojumu mehāniski, nepiedomājot pie tā muskuļa atrašanās vietas. Jā, šitien es atceros vienmēr Niku Rebuzi, kad es trenējos ar viņu, tad bija mind-body connection. Domāju, ko tu vari man teikt? Mind-body connection. Es negribu domāt par to muskuli, tāpēc es gribu domāt patīkamas domas, nevis mocīties. Bet tu saki, ja tā cilvēks tomēr domā par to muskuli, iedarbība ir lielāka. Jā, viņš teica tieši to pašu, bet es, protams, ignorēju. Jo tas bija pārāk liela piepūle, lai sāku domāt par to muskuli. Okay. Kādi ir mīti, kas ir saistīti ar klejotāju nervu? Tipiskākais mīts par to, ka jau tas, ko es pieminēju, ka mums ir nevis viens klejotāju nervs, bet divi, katrā pusē viens. Nākamais ļoti raksturīgs mīts ir par to, kad sola, ka klejotāju nervs ir teju maģiskais veids, kā mēs varam sevi izārstēt, ja, un tad sākot tiešām no trauksmes līdz pat gremošanas traucējumiem, un es Instagramā ik pa laikam uzdoros uz šiem reklāmas stāstiņiem, reklāmas. Ko viņi reklamē? Viņi reklamē to, ja tev ir gremošanas traucējumi, tad stimulē klejotāju nervu, un ar tavu gremošanu viss būs vislabākajā kārtībā. Jā, tam ir saikne, par to es neapšaubu, tas ir pilnīgi noteikti, ka mums ir svarīgs, lai šis impuls no gremošanas uz smadzenēm un smadzenēm uz gremošana iet viegli, un šis nervs strādā labi, bet tas, ka apsolīt, ka tas tam dēļ izārstē šīs gremošanas problēmas, kas mēdz būt cilvēkiem, es nenoticu tam līdz galam, un es apšaubu, ka tas ir iespējams. Tas ir milzīgs atbalsts ārstēšanas procesā. Jo kāpēc? Tad, ja klejotāju nervs kā būtiskais parasimpatiskais nervs, tad mums ir ļoti būtiski būt šai parasimpatiskajā stāvoklī, jo, kā jau es minēju, tikai tajā laikā šūnas audi dziedinās, reģenerējās, atjaunojās. Tad, kad mēs esam mierīgi. Tad, kad mēs esam miera stāvoklī, kad mēs esam šai parasimpatiskajā stāvoklī. Un tas nenotiek nevienā mirklī, kad mēs esam simpatiskajā. Un strādājot ar klientiem, es redzu, cik tā ir milzīga problēma, ka mēs nedodam sev šo iespēju nonākt un pabūt šai parasimpatiskajā stāvoklī. Bet šūnas audi nedziedināsies un nereģinēsies nevienā mirklī, kad tu jūti šo fokusēto, koncentrēto un vēl pasaka Dievs stresaino sajūtu un enerģiju. Man ir paziņojums, pēc kura atgriezīsimies pie intervijas. Ja tu esi viens no tiem cilvēkiem, uz kura pleciem ir padaudz atbildības, darbā, ģimenē, komandā, tu iespējams izjūti šī brīža spriedzi, neziņu par ekonomiku, karu, finansēm, un ja no tevis atkarīgi arī citi, tad viņu stress tev uzliek vēl papildus slodzi. Ja tu esi šāds cilvēks, kuram turklāt gribas, lai cilvēkjauda arī tālāk ir bezmaksas atbalsts jebkuram, tad 20. martā es Rīgā rīkoju īpašu vakaru tieši tādiem kā tu, cilvēkjaudas labvēļu tikšanos ar maksimums 100 dalībniekiem. Tava dalības summa mūsu komandai palīdzēs sekt daļu no jauno interviju izmaksām, lai cilvēkjaudai ir nākotne. Tāpēc es atkal 20. marta vakarā parūpēšos, lai tu tur pamatīgi uzlādē savas iekšējās baterijas. Labvēļu pasākums notiks neformālā gaisotnē, 14. stāva bārā ar panorāmas skatu uz Rīgu. Man pievienosies vairāk jaudīgi viesi, kuru intervijas pie mums tu visticamāk jau zini, jo tās ir noderīgas. Viņi atbildēs uz maniem jautājumiem par risinājumiem cilvēkiem, no kuriem ir atkarīgi citi.
Manu viesu stāstu un idejas tev palīdzēs, lai šajā laikā vari uzturēt savas darba spējas un labu gara stāvokli. Es arī parūpēšos, lai pasākumā tev ir viegli un interesanti sapazīties ar citiem mūsu labvēļiem. Šāds noderīgu kontaktu loks ir kā dzīves apdrošināšana. Tās ir pazīšanās, kas atver durvis un dod iespējas, ko citādi dabūt nesanāk. Man ir svarīgi, lai mājās tu dodies ne tikai ar iedvesmu, bet arī ar mierīgāku prātu, lielāku dzīves prieku un praktiskām idejām. 20. marts ir pavisam drīz, un es nezinu, vai tajā piedalīsies 5, 25 vai visi 100 labvēļi. Cilvēkjaudas nākotnē ir vajadzīgs katrs no viņiem. Tik šoreiz vairāk par 100 dalībniekiem mēs uzņemt nevaram. Precīzu informāciju par šo pasākumu un iespēju tam pieteikties tu atradīsi lapā cilvēkjauda.lv/tiekamies. Ja gribi man palīdzēt cilvēkjaudas turpināšanā un vienlaikus jaudīgi uzlādēt savas baterijas lieliskā kompānijā, tad 20. marta pasākumā es ļoti gaidīšu tieši tevi. cilvēkjauda.lv/tiekamies. Tā, mums ir dažas kopīgas draudzenes, it īpaši viena, kurai ļoti vajadzētu šo klausīties uz repeat. Es teiktu, ka visai Latvijai šo vajag klausīties uz repeat, jo man liekas, ka mēs esam, kurš to dara vai nedara, jau izvēlās paši, bet manuprāt, mēs esam ļoti labi sapratuši, ka fiziska slodze ir tā, kas ir vajadzīga mūsu veselībai, gan fiziskai, gan mentālajai. Bet tas, ko es redzu, kur mēs joprojām ļoti buksējam, ka nav šī izpratne, ka tā ārstēšanās, atjaunošanās, reģenerācija notiek tikai un vienīgi parasimtiskajā stāvoklī. Mums ir jābūt tai atpūtas fāzē, un šeit arī būtu ļoti svētīgi parunāt, ko īsti nozīmē nervu sistēmas atpūta. Mēs to tūlīt runāsim. Man tev ir piemērs, ko tev iedot. Man vajadzēja pirkt jaunu dīvānu lielajai istabai, dzīvojamai istabai, un mēs gājām uz visādiem veikaliem, un es negribēju daudz naudas par to dīvānu tērēt, jo es tajā dīvānā esmu super reti. Es esmu vai nu piedzīvojumos, vai es esmu pie darba galda, vai es šiverēju pa dārzu, vai es ņemos pa virtuvi. Tādas tipiskākās vietas, kur man var atrast. Vai arī sports, piemēram. Bet veikalā mani bērni noskatīja vismilzīgāko iespējamo dīvānu. Un es teicu, nē, tas ir pat traku. Un tas dīvāns mums aizņems visu viesistabu. Nevis viesistabu, lielo istabu, dzīvojamā istabu. Visu. Tiešām tā, ka visu aizņems. Kāpēc es piekritu to dīvānu nopirkt? Jo es arī zinu, ka mana vīra vājā vieta ir atpūta. Un tieši mēs jūtamies, ka mēs atpūšamies, ka mēs esam savos piedzīvojumos, ka mēs darbojamies dārzā. Mums tā viss ir atpūta. Bet tā kā es jau biju tevi pietiekami daudz klausījusies, un mēs abi ar vīru esam izgājuši reapmācību pie tevis, un es kaifoju par tavu online relaksācijas studiju, es vienkārši saprotu, principā man ir vajadzīgs iekārtot apstākļus, kas veicina atpūtu. Jo viena lieta, kam es dziļi ticu, esmu to pārbaudījusi uz savas un citu cilvēku ādas, ir, kā mums ir iekārtota vide, tas vai nu veicina to, kas mums ir labi, vai nu tas veicina to, kas mums ir slikti. Un laikā, kad pirms jau pietiekami vairākiem gadiem mēs ar vīru gribējām vairāk sportot, tad mēs iekārtojām to, kāda ir mūsu lielā dzīvojamā istaba, lai šīs sportošanas iespējas ir tur. Tad mums hantelis stāv tur, mums paklājiņi stāv tur, mums beņķis vingrošanai stāv tur. Vienkārši tā, ka pievilkšanās stienis arī ir mums dzīvojamā istabā ielikts, tāpēc, ka nevis atsevišķā citā vietā, nevis garāžā, nevis pagrabā, bet tieši tur, jo tur mēs visvairāk uzturamies, un mēs tiešām regulāri vingrojam. Es atceros, ka man vīrs pirms kaut kādiem pāris mēnešiem teica, klausies, bet mēs esam kļuvuši par cilvēkiem, kuriem nesportot vairs nav iedomājami. Tā kā sports ir mūsu regularitāte. Bet atpūta savukārt tāda, kur tiešām nervu sistēma atpūšās. Jo manai galvai, vai man interesē vārtīties pa dīvām, ne, man neinteresē. Man interesē staigāt pa dabu, iet gar ūdenskrituvu, uzkāpt kalnā, rāpties pa klinti. Tas ir viss, kas man interesē. Skriet kaut vai vienalga, iet peldēt, pārpeldēt kaut ko, tas, kas man interesē. Bet Kristīna man ir parādījusi, ka šī atpūta ir vajadzīga. Lūk, mēs nopirkām to milzīgo dīvānu, un viņš tiešām aizņem praktiski visu dzīvojamo istabu. Tad mums dzīvojamā istaba sastāv no divām lietām - no sporta ekipējuma un no milzīgā dīvāna. Ideāla dzīve. Tieši tā.
Un tie bērni, viņi dzīvo tajā divānā. Ja viņi nelēkā pa batutu, tad viņi dzīvo tajā divānā. Bet mēs konstatējām, ka mēs tiešām biežāk ieguļamies tajā divānā, arī es un vīrs, kuriem tas pārsvarā neinteresē. Un tad tie bērni, viņi vienkārši, un mums vairs nav mazi bērni. Nu, labi, mazajam tagad tikko palika 9 gadi. Lielajam tagad ir 13 gadi. Bet arī viņi, kā mēs ar Mišelu esam tajā gultā, vai mēs lasām kādu grāmatu, vai mēs kopā skatāmies kādu filmu, divānā es ar to domāju. Viņi sāk mums lipt klāt, viņi arī vārtās turpatās, mēs tur samīļojamies biežāk, mēs paši arī samīļojamies biežāk. Vienkārši, kad viens otru var apskaut vai piespiesties viens pie otra. Un es pamanīju, ka visiem ir labāks garastāvoklis. Un es nerunāju tieši par to brīdi, kad mēs esam tajā lielajā divānā, bet labāks garastāvoklis arī pēc tam. Kaut kādu laiku ir, jo tā nervu sistēma ir atpūcies. Mēs esam mierīgāki, bērni ir mierīgāki, arī vīrs teica. Viņš saka, klausies, tad, kad mēs tur vienkārši tā esam mīļi kopā, tad mums ir patīkamāka kopā dzīvošana. Bērniem ir labāk un mums ir labāk. Un tie ir tikai apstākļi, kas pamainījās. Jo zinātnē es zināju, ka man vajag tā darīt. Bet tagad ir arī vieta, kur nav iespējams nevārtīties. Jo, ja tu gribi būt dzīvojamā istabā, tu esi vai nu divānā vai karājies pie stieņa. Ideāli, jā, ļoti, ļoti foršs stāsts. Īpaši es sajūsminājos dzirdot par to mīļošanos, jo tas arī ir būtisks aspekts, ko palīdz mums nodrošināt klejotāju nervs. Mūsu bērni ļoti tiecās, protams, pēc drošības sajūtas. Un drošības sajūtu ļoti bieži bērni saņem no vecākiem. Bet kā mēs spējam zināt, vai mēs esam drošības sajūtā vai nē, vai kā mūsu apkārtējie to spēj uztvert, ir pēc tās pašas mūsu sejas svaipstiem, pēc mūsu mīmikas, pēc mūsu balss intonācijas un toņa, pēc tā, vai tas mūsu plecu muskulis ir savilkts, vai viņš ir tomēr nolaists, pēc mūsu sirds ritma un mūsu elpošanas ritma. Tie visi ir signāls, kurus mēs uztveram neapzināti bieži lielākoties. Ir īpaši bērni, kuri ciešāk saiknē ar pieaugušā cilvēka, ar vecāka ķermeni, lai sajustu arī šai neapzinātajā līmenī pulsu, jā, vai elpošanas veidu, tas viss sniedz šos te drošības signālus taviem bērniem, un viņi no tā gūs šo drošības sajūtu, un tas atslābina viņu nervu sistēmu. Tagad tas ir brīnišķīgi, bet parunājot par atpūtu, man tev ir drusku... Es dabūšu tūlīt, jā. Drusku, es nezinu, vai sliktas vai kādas ziņas, bet parunāsim par to, kas tad ir īsti atpūta. Gulēšana dīvānā, tev kāpšana kalnos, cilvēkiem iet pastaigāt dabā. Tas viss, tās ir brīnišķīgas atpūtas, kas mums ir ļoti būtiskas un ļoti vajadzīgas. Bet ļoti bieži tā ir atpūta, kas nenodrošina pilnvērtīgu tieši nervu sistēmas atpūtu. Jo tā ir tāda uzmanības pārslēgšana, fokus pārslēgšana, dzīves ritma, dzīves tempa pārslēgšana. Un viņi ir svarīgas. Pasaka Dievs, lai neviens nepārprot, ka es mēģinu to noliegt, ka tas nav svarīgi, tas ir super svarīgi. Bet nervu sistēmas atpūta notiek tikai un vienīgi parasimtiskās nervu sistēmas stāvoklī. Un veidi, kā mēs varam atpazīt parasimtisko nervu sistēmu, ka tev muskulīši ir ļoti atslābuši un ka tava elpa ir ļoti lēna un mierīga un sirdsritms ir lēns un mierīgs. Viss, ko atbild klejotāja nervs. Ja? Līdz ar to varam pavērot, kas ir tie ikdienas stāvokļi, kad es esmu šādā stāvoklī, ka man muskuļi ir un elpa nolaižās, un muskuļi nolaižās, un visi, kad tas fiziskais ķermenis nodemonstrē to parasimtisko stāvokli. Manā gadījumā tas ir tad, kad es no rīta pamostos un nekāpju ārā no gultas. Miegs jau vispār ir parasimtiskais stāvokļi vispilgtākā izpausme. Kad es varu pamanīt to, kas notiek. Tas, uz ko es vedinu, to, kad arī cilvēki, kas pat ļoti labi guļ, kas nesūdzās par miega kvalitāti un līdz ar to dabiski piedzīvo šo parasimtisko stāvokli un spēj viņu tiešām organisms izbaudīt un nervu sistēmu izbaudīt. Es uzskatu, un to, ko es redzu, ka to vien ir ļoti par maz.
un ka mums ir vajadzīgs biežāk būt tajā parasimpatiskajā stāvoklī. Pirms tam jautāja, kā es esmu tikusi savām galvas sāpēm. Tas, ko es teicu, šis simpatiskās, parasimpatiskās nervu sistēmas līdzsvars, jo biežāk es ļauju sev nonākt parasimpatiskajā stāvoklī, jo labāk funkcionē tas mans ķermenis, jo man nervu sistēma izkāp no šī apdraudējuma, simpatiskās aktivitātes. Un tad ko tu dari? Manā arsenālā ārkārtīgi mīļas lietas ir joga nidra, jeb non-sleep deep rest. Tad joga nidra, tiem, kas nezina, ir tā nav joga, kurā tu aktīvi kaut ko dari ar ķermeni. Tā ir joga, kur tu guli saucamajā miroņu pozā, manā favorīta pozā visā jogā. Jā, tulkojumā viņa ir miega joga. Ja tu tiešām nav no jogas, kā tu kaut kādas poziņas vai vēl kaut kas, tas nozīmē nogulties uz muguras, ielikt austiņas un klausīties, ko tev saka. Un tā balss, kas tev vada cauri, viņa tev vienkārši liek atslābināt ķermeņa vismazākās daļiņas, pievērst tam uzmanību un nofokusēt prātu uz to savu iekšējo pasauli un tātad nonākt šajā miera stāvoklī. Un tur arī ir zinātniski pētījums pēc pētījuma apakšā, ja, ka tas palīdz pārslēgt mums tos smadzeņu viļņus no beta, šīs intensīvās beta stāvokļu uz delta un pat teta var arī aiziet, kad iestājas ļoti dziļš atslābums stāvoklis. Tie, kas nezina, Kristīnei ir online relaksācijas studija, un tur ir vairākas joga nidra meditācijas. Man liekas, ka tu esi kaut ko jaunu arī pielikusi klāt, ko es varbūt pat pēdējā laikā vēl neesmu izprovējusi, jo es vēl esmu tajā superaktīvajā režīmā, kur vienkārši spēju tik visu izdarīt, kas jādara, ka tieši šo te vajadzētu visvairāk. Bet tās meditācijas, ko es ik pa laikam izmantoju, un kur Mišels ir dusmīgs uz mani, nu nevis dusmīgs, bet skaudīgs, jo viņš saka, viņš arī grib, bet viņš grib tāpat kā es, Kristīnas balsī to darīt, jo mums ir dažādas joga nidra meditācijas, mēs abi divi tās dažādās veidos izmantojam, gan latviski, gan angliski, bet mans absolūts favorīts un visu mūsu draugu milzīgs favorīts ir Kristīnas vadītās joga nidra meditācijas. Tas ir totāls kaivs. Es gan nesaprotu, kādu vēlmi pēc tas Mišlam ir vajadzīgs, jo viņš kā ieslēdz, tā uzreiz izslēdzās. Viņš uzreiz nonāk parasimpatiskajā stāvoklī, perfekta nervu sistēma. Viņš aizmiega, viņš ir laimīgs. Viņš ir laimīgs, tieši tā. Jā, paldies par labiem vārdiem. Tāpatās arī iņjoga, kas ir super lēni, super relaksējoši, ļoti izteikti nervu sistēmu līdzsvarojuši, tāpēc, ka tā iņjoga ir tas jogas stils, kur arī nav neviena spēka poza, tur ir tikai kust un atslābt un relaksēties, un tas mums palīdz nonākt šajā parasimpatiskajā stāvoklī. Tieši tas, ar ko mēs sākām, ka tas, ko tu dari ar savu ķermeni, palīdz tev aktivizēt vai deaktivizēt tavu nervu sistēmu, pārslēgties šo dziļo mieru un dziļo atslābumu. Tātad tu teici, tu praktizē iņjogu? Jogu nidru. Jā. Protams, arī tre un neirogēnāta rīts tā visā ieskļaujās, bet neirogēnāta rīts nav gluži uzreiz parasimpatiskais stāvoklis. Tur būtu garāks stāstīns, jo tur drusku iziet cauri stresa izlādes posmam, lai mēs spētu nonākt šajā parasimpatiskajā stāvoklī. Man pēdējais mēnesis ir super izaicinošs laiks. Man ir tā, ka man bija ļoti daudz dažādu piedzīvojumu, un es esmu iekrājusi darbus, kas ir jāizdara. Un tas, es teiktu, spriedzes līmenis ir ļoti augsts. Un, nav tā, ka es pildītu šo te neirogēno trīci regulāri, jo es esmu drausmīgi slinka. Bet tad, kad es nevaru naktī pilnvērtīgi nogulēt visu nakts miegu, jo es aizmiegu uzreiz, tā man nav problēma, ka es ieju gultā un es vienkārši momentā aizmiegu. Jo, ja man nenāk miegs, es neesmu tajā gultā, izņemot, kas ir pieaugušo dažas nodarbes, ja, bet citādi nē. Tad, ja mana problēma nav aizmigt, bet tas, kā tu esi arī daudz rakstījusi par to, un starp citu Kristīnai ir kolosālākais, ļoti, ļoti vērtīgs Instagram konts, kurā kontā no visiem taviem ir jāskatās. Tre Latvija, jo tur regulāri ir tādi ieteikumi, tips un triks, kas tiešām ikdienā tu aizdomājies, bet tu arī kaut ko izdari no tā. Vismaz es tā izdaru. Lūk, un tad tur ir tev bijuši forši vērtīgi ieraksti par to, ka, ja cilvēks mostas ap tiem 3, es dažreiz ap 2 pat pamostos šajā te spriedzes laikā, tad es zinu, ir jātaisa tre, ir jākratās, ir jāizpurinās, un reizē man ir tāds slinkums, ka es nevaru speciāli aiziet tre uztaisīt. Tad, kad es esmu bijis, piemēram, saunā, es domāju, saunā es esmu, man te jāguļ tik un tā, varbūt es varu izpurināties. Cik labi, ne? Es esmu šādi te apvienojusi, vai arī, ja pēc vingrošanas es vēl paņemu un arī izpurinos. Un es zinu, ka man būs miegs. Varbūt tas miegs neatjaunosies uzreiz tieši tajā naktī jau, bet tas sakrājās un parasti man gan palīdz
uzreiz, bet, ja ir tiešām ļoti liela kaut kāda uztraukuma, ilgstoši, kur nav ātri dabonama risinājuma, tad varbūt vajag vairākas dienas, un es arī guļu krietni vien labāk. Likumsakarīgi, absolūti. Tas es saku, trešais ir šī neirogēnā trīce, vai tev ir vēl kaut kas, ko tu darīji gan savu galvas sāpju dēļ, lai tas tev palīdzētu, gan arī tas, kas var palīdzēt citiem cilvēkiem, lai vienkārši ikdienā labāk justos. Tieši saistībā ar šo parasimpātisko nervu sistēmas iedarbināšanu. Visvienkāršākā lieta ir muskuļu atslābināšana jebkurā diennakts stundā, jebkurā laikā, un, kā es saku, pat vairākas reizes dienā. Mēs iedodam time-out nervu sistēmai, atgādinām viņai izkāpt no šīs simpatiskās aktivitātes, kur mēs staigājam šiem savilktiem muskuļiem kā ar bruņām, un tad mēs atgādinām sev, un tas ir tas, ko es tiešām daru, un es to esmu nosaukusi par ķermeņa mantru, tādā ziņā, ka viņu kā mantru skandināt savā prātā, atgādināt sev, atslābināt visdažādākās ķermeņa daļas. Un kas ir tā mantra? Mana mantra ir, uztaisam visi kopā. Es tūlīt aizmigšu. Uzreiz jau tu neatslēgsies tāpat. Es saprotu, ka tu man iespērs kaut kādā brīdī un pamodinās. Labi sarunāts. Taisam visu kopā. Bet tagad atslābini pieri, atbrīvo žokli. Man grūti, jo es smaidu. Tik daudz, cik izdodas, tik ir gana. Atslābini plecus, atslābini vēderu, atslābini dibenu muskuļus un iegurņu pamatnes muskulīšus. Ievelc nedaudz dziļāk ieelpu tā, lai vēders paplašās, un garu izelpu. Vēlreiz atslābini pieri, žokli, plecus, vēderu, dibenu un iegurņu muskuļus. Dziļāk ieelpa, garāk izelpa. Trešo pēdējo reizi piere, žoklis, pleci, vēders, dibens un iegurnis, dziļi ielpa, gari izelpa. Tā ir tava mantra, ja? Tā ir mantra, es viņas nosaukusi par ķermeņa mantru, respektīvi mēs atslābinam dažādas ķermeņa daļas, dažādas muskuļus. Es pat pēc acu skatu redzu, ka uz tevi iedarbojās. Jā, jo es tiešām jūtos, man ir labi, man ir tik labi. Un tas atkal ir tas klejotāja nervu fenomens, ka mēs to redzam uzreiz sejā. Un tas iedod to atgādinājumu nervu sistēmai, ka ir vismaz uz šo mirkli man ir droši izkāpt no šī aktivizētā stresa stāvokļa. Tad pārslēgt sevi atkal uz to vairāk, uz to miera pusi. Un tādējādi, ja mēs to atkārtojam pat vairākas reizes dienā, jo, lai to veiktu, tev nav vajadzīgi īpaši nosacījumi vispār nekādi. To var darīt stāvus, sēdus, smēdzu teikt arī tupus un rāpus. Tu to var darīt gatavojot, tu to var darīt strādājot ar klientiem vai ar sadarbības partneriem, šobrīd krēslā sēžot. Nav vajadzīgi nekādi nosacījumi, lai to veiktu. Un tas dod milzīgu to impulsu uz to, kad es regulāri atslābinu savus muskuļus, un līdz ar to arī tās galvas sāpju saspringtās zonas. Un tad vēl attiecīgi, protams, fiziskā slodze. Es redzēju, ka tu tagad jau ļoti regulāri dodies uz sporta zāli. Neskatoties uz to, ka tu esi jogas pasniedzēja, ka tu pati regulāri nodarbojies ar jogu, tu tagad ej arī uz zāli. Jā, es tā daru, jā. Pastāsti vairāk. Principā tas drusku ir atkāpe no nervu sistēmas, bet es to daru, jo es gatavojos novecošanai. Mans galvenais, jo tik ilgi, kamēr mans mērķis bija notievēt, es nevarēju sev motivēt, lai sevi iet uz spēcīgi stiprām nervu fiziskās slodzes praksēm, nodarbībām. Man ir precīzi tāpat. Jā, notievēt, lai arī ļoti gribās. Lai arī gribās, tieši tā. Nē, nestrādās. Tā motivācija tur neturās. Mana motivācija ļoti pamainījās tajā situācijā, kad es sāku atkal jau izglītojoties par ķermeni saprast, ka viena no būtiskākajām novecošanās pazīmēm un sekām ir muskuļu masas samazināšanās, jo ir šie speciālisti, kas saka, ka veciem cilvēkiem parādās, viņi noveco patiešām fiziski, un šīs problēmas ar vecumu saistītās saslimšanas tam dēļ, ka viņi kļūst nekustīgi. Un ja tas pensionārs paliek kustīgs,
viņa muskuļu masa vismaz tiek uzturēta, ja neattīstīta, jo noteiktā vecumā viņa vairs nevar attīstīt, viņa var tikai uzturēt ar kārtīgi fiziskās slodzes treniņiem, tad es šobrīd ļoti strādāju pie tā, lai attīstītu savu muskuļu masu. Jo ar jogu muskuļu masu mēs varam attīstīt līdz noteiktai robežai, un tā robeža nav ne tuvu, ne pietiekama. Līdz ar to, jā, es sagatavojos šobrīd gaidu savu menopauzi, un kur arī ir ļoti milzīga nozīme muskuļu masai, lai šie menopauzes simptomi nebūtu tik drastiski. Un tāpēc, jā, mans mērķis ir menopauze un vecums. Tāpēc es ļoti citīgi eju uz svaru zāli, uz trenažieru zāli, strādāju kopā šobrīd sadarbībā ar treneri, kas man izstrādā programmu, uztura plānu, lai es varu strādāt ar šo tēmu un jomu. Un cik bieži tu dodies uz treniņu zāli? Līdz šim es gāju 4 reizes nedēļā, es ar treneri vienojos, ka 3 reizes. Un cik ilgs ir tavs treniņš? Es ļoti gribu, lai viņš ir neilgāk kā stundu. Nevienmēr izdodas, bet līdz ar to stundu, 5 stundas, 10 ir maksimums, bet es ļoti cenšos noturēties, lai viņš ir līdz stundai, tāpēc, ka tas atkal ir tieši stāsts par nervu sistēmu, jo tipiskākais, ko mēs atkal zinām, ir tas, ka fiziskā slodze izdala endorfīns un uzlabo mūsu noskaņojumu un palīdz izreaģēt stresu, kas viss ir balta patiesība pie nosacījuma, ja fiziskās slodzes treniņš nav ļoti intensīvs, jo intensīvs fiziskas slodzes treniņš un treniņš, kas ir ilgāks pa 50 minūtēm, 60 minūtes un ilgāks, izdala adrenalīnu, stresa hormonus. Līdz ar to cilvēkiem, kuriem ir sensitīva nervu sistēma, es sevi pieskaitu pie viņiem. Man ir pārstimulēta, man ir sensitīva nervu sistēma, viņi ātri reaģē uz dažādiem kairinājumiem, un tad, kad man ir spēcīgas slodzes garais treniņš, es to jūtu. Es to jūtu ar nepatīkamām sekām, es kļūstu ļoti viegli aizsvilināma, uzvelkos ļoti ātri par sīkumiem. Super, paldies, ka tu padalies. Kas tev tas par pričendālu te ir? Tātad šis pričendāls attiecās uz klejotāju nervu stimulēšanu. Tātad tu man arī prasīji par mītiem, kādi ir mīti attiecībā uz klejotāju nervu. Ir arī, respektīvi, viens no mītiem, ka mums liekas, ka jo vairāk, jo labāk. Tad jo es vairāk stimulēšu, jo vairāk es stimulēšu, jo labāk man būs. Tiem, kas mūs klausās, piedod, kas tev pārtraucu, tas ir tā kā matu stīpiņa, tā kā ar 2, nezinu, elektrodiem galā kaut ko, jā. Jā. Un cilvēkiem šķiet, jo es vairāk stimulēšu to klejotāju nervu, jo lielāks būs efekts un lielāks rezultāts. Bet patiesībā, kā jau jebkurai bioloģiskai struktūrai, svarīgs ir līdzsvars. Un nav tā, ka vajag jo vairāk, jo labāk. Un ir dažādas tehnikas un veidi, kā mēs varam iedot klejotāju nervam tonus. Pirms tam arī tu teici, kad klejotāju nervu vajag atslābināt. Un tas ir tas kļūdainais priekšstats. Mums nevajag viņu atslābināt, jo tad viņš nefunkcionē tik labi. Mums gluži pretēji viņu vajag tonizēt. Tā stimulēt, ja? Stimulēt tieši tā, lai viņš pildītu tās savas funkcijas vislabāk. Un ir dažādi manuāli veidi, kā mēs varam, kas mums mirstīgajiem ir pieejami. Un ir veidi, kas ir izmantojami medicīnā. Tas ir tā, ka reāli pārgriež ādu ķermeni un tad tiek pie nerva, kad implementē mazu implantu, tieši piestiprinot pie nerva. Un tad atkal sociālo tīklu un internetu pasauli sāk piedāvāt arī dažādus gadžetus, kas sola arī šī klejotāja nervu stimulācija. Es uzķēros un es nopirku šādu gadžetu un esmu viņu izmantojusi. Kā reiz cerībā sakārtot gramošanas traucējumus, kuriem es esmu dzīvē gājusi cauri, zinot ļoti spēcīgu šo te saikni, gramošanu nervu sistēmu, es zināju, ka man ir jādara viss, ko es varu dabūt gatavu, un tā skaitā, protams, gribas īsceļus. Cilvēkam vienmēr vieglāk ir īsceļi, un es nopirku pa pietiekami lielu naudu šo te gadžetu, lai... Par kādu naudu apmēram? Precīzi nepateikšu, bet vairāk kā 100 eiro. Bet es taču neatceros. Varbūt, ka pat vēl kāds simtiņš klāt, bet... Tom neklausies. Šo man ir labs darba devējs, man uzsauc. Tā kā tu pati, jā. Jā, tieši tā. No. Un es nopirku, lai viņi izmēģinātu. Par efektiem? Pastāstīt, pirmkārt, cik sen tas bija, ka tu to izmēģināji, un kas tad notika? Respektīvi, tā, ka tu uzliec vai tas bija placebo, kas notika?
diemžēl arī placebo nebija. Tā problēma. Pat placebo nebija. Es pieņemu, jo es ļoti rūpīgi izlasīju visas atsauksmes, un viņas ir ļoti daudz. Pirms tāda liela pirkuma es ļoti iedziļinos. Un es pieņemu, ka ir kaut kāda individuāla reakcija. Manā pieredzē es neredzēju it nekādu rezultātu, it nekādu uzlabojumu, kā vienkārši to, ka tev sit pa kaklu elektrība. Tas pirmais mirklis vispār tāds, ka tu uzliec nevis ap galvu, bet ap kaklu. Viņš ir domāts ap kaklu. Jā, viņu apliek ap kaklu, un tad tiem elektrodiem būtu jāpieskarās tur, kur ir klejotāja nervs. Bet, jebkurā gadījumā viņš pirmkārt pieskaras absolūti nepareizajā vietā. Bet, labi, to cilvēks arī, ja viņš nezina, viņš nekādā veidā to nevar, viņam pamācībā saka, jā, liec ap kaklu, un viņš to nevar piedzīvot efektu tikai tāpēc, ka viņš pat novieto tos elektrodus nepareizā vietā. Turklāt arī tas, ko pēc tam jau tālāk mācoties un pētot visu to padziļinātāk, tas, kad tiek solīta šī stimulācija ar šiem te elektrodiem, tas ir tāds pieņēmums, ka mēs tiksim līdz klejotāju nervam. Jo tur ir ļoti daudz struktūras tāpatās, un nav arī tādi uzticami pētījumi, kas apliecina, ka patiešām tas strādā uz klejotāju nervu, jo vienkārši ir cilvēki, kuriem ir rezultāts, un tiek pieņemts, ka tas ir pateicoties tam, ka tiek šie impulsi dot uz klejotāju nervu. Tāpēc, katra paša ziņā pirkt vai nepirkt, man pieredze rāda, kad velti iztērēt nav, varbūt ne velti, man vienkārši tagad ir zināšanas, jā, es varu pastāstīt par to. Un parādīt verķi. Parādīt verķi, jā, bet es nesajūtu nekādu efektu. Ir gan viena nianse, ka mēs klejotāju nervu darbību varam izmērīt pēc sirds ritma mainīguma rādītāja. HRV, Heart Rate Variability. Un man nav gadgets, es neizmantoju arī tādu tajā brīdī, lai pārbaudītu, kā tas sirdsritma mainīgums vai viņš mainās, vai viņš nemainās. Un varbūt var jau būt, ka es vienkārši nejūtu nekādu iedarbību, bet varbūt, ka objektīvi bioloģiski viņi varēja arī izmērīt. Bet vienlaicīgi, ja es izmantoju kaut kādas klejotāju nervu stimulējošās prakses, ko var izmantot mēs paši mirstīgie bez jebkādiem gadžetiem bez medicīniskas iejaukšanās, es varu noķert lielāku rezultātu un efektu. Savukārt tiem, kam ir tādas tehniskas intereses, man liekas, ka tieši tajā Tim Ferris pieminētajā epizodē, tur jau ir par tieši šo elektrostimulāciju. Jā, bet tas ir tā medicīnisko tiešām, kad ir invazīva metode, jā, tad tas ir Tim Ferris podkāstā ļoti labi izstāstīts, ka tiešām cilvēkiem implementē šos te pie paša nerva piestiprina un elektroimpulsus sniedz, un tie lielie ieguvumi, tas, ka cilvēkiem samazinās iekaisuma procesi. Jā, un tāpēc līdz ar to reumatoīdais artrīts ir viena no tām saslimšanām, kuru ir vairāki apliecinājumi, ka šo klejotāju nervu stimulēšana palīdz cilvēkiem samazināt, ļoti jūtami samazināt šo iekaisumu, un ka cilvēki jau pat ar kustības grūtībām dēļ šīs saslimšanas atgūst kustības spēju un dzīvo skaistu kvalitatīvu dzīvi. Klausītāji, ja tu meklē vietu, kur īstenot savus radošos projektus, man ir īpašs ieteikums – Power Up Space Rīgas centrā. Nesen atklāju šo vietu, jo te ierakstījām cilvēkjaudas intervijas. Arī šo. Mūsu komanda ir sajūsmā šeit strādāt. Te ir viss, kas nepieciešams. Moderni aprīkotas studijas, kur ierakstīt video vai audio, un te ir arī daudzpusīgas telpas pasākumiem, kur var rīkot apmācības, prezentācijas, filmu vakarus un pat konferences. Man īpaši patīk, ka te apvienota funkcionāla vide ar estētiku, un no telpām paveras brīnišķīgi skati uz Rīgu. Visa komanda ir atsaucīga un profesionāla. Kad tu izmanto Power Up Space pakalpojumus, tu palīdzi šīs studijas misijā, kas ir atbalstīt apdraudētus žurnālistus trimdā un atbalstīt sabiedrībā noderīgus projektus, ieskaitot cilvēkjaudu. Apmeklē powerupspace.eu un piesakies iepazīšanās tūrei. Es un cilvēkjauda atgriezīsimies te vēl, jo tā ir mūsu pirmā izvēle nākamajiem projektiem. powerupspace.eu. Tiem, kurus saista dažādi gadžeti, verķi un tam līdzīgi, es tiešām iesaku izpētīt tur atsauces tajā epizodē, jo man liekas, ka viņi pieminēja vēl kaut ko, kas nav arī invazīvās metodas, bet varbūt es kļūdos, kā es pirms kaut kādu laiku jau to klausījos. Labi, pasaki šo, kas ir tie sirdsdarbības ritma, kas īsti ir tas sirdsdarbības ritma mainīgums un kā tas ir saistīts ar klejotāju nervu? Jā, tad
Tad, kad, pieņemsim, ja mums sirds pukst 60 sitienu minūtē, nav tā, ka mums sirds pukst katru 1 sekundi. Ja 60 reizes ir minūtē. Mums sirds puksti reizēm var būt 0,9 sekundes, reizēm 1,1 sekunde. Un tātad šis laiks starp vienu un otru sirds pukstu mainās. Tas ir mikrosekundes, ja, bet viņš tāpat ir mainīgs. Un to sauc par šo sirds ritma mainīgumu. Un jo mainīgāks, tātad jo augstāks ir šis HRV, jo tā ir labāka zīme. Tas ir tas, uz ko mums būtu jātiecās, jo tas norāda mūsu nervu sistēmas spēju būt fleksiblai, viegli pārslēgties no simpatiskā uz parasimpatisko stāvokli, tātad no šī aktivizētā uz miera stāvokli. Tātad visi, kam ir gadžeti, ar ko jūs mērat sirds ritma mainīgumu, jo augstāks skaitlis, jo labāk. Jo labāk, tieši tā. Tas rāda par veselu nervu sistēmas darbību. Un šos HRV var mērīt ar viedpulksteņiem, ir arī aplikācijas, ir arī tie strepi siksnis, ko liek ap krūtīm. Līdz ar to tās iespējas ir viņu mērīt. Un tas veids, kā tas strādā, jo bieži vien arī pētījumos ir zinātnieku atzīts šis mērījums, lai pārbaudītu klejotāju nerva darbību, pēta tieši šo HRV. Tas ir tas galvenais, uz ko viņi balstās, ja vien nav šīs invazīvās kliniskās metodas, kad tiek pie paša nerva klāt. Kāpēc? Tāpēc, kad katras ieelpas laikā mums sirds ritms pieaug. Katras izelpas laikā mums sirds pukstu skaits samazinās. Klejotāja nervs ieelpas laikā atslāpst. Viņš pasaka, es tagad atpūtīšos, un tāpēc sirdsdarbība pieaug, jo klejotāja nervs ir sirds ritma bremze. Katras izelpas laikā klejotāja nervs pieslēdzās, un sirdsdarbības temps palēlinās. Tāpēc ir šī ciešā saikne, tātad tiek uzskatīts, ja HRV ir pietiekami augsts, tas tiešā veidā apliecina klejotāja nervu darbības spējas. Un tātad šis HRV ir tāds ļoti uzskatāms veids, kā tad mēs varam konstatēt, vai tas mans klejotāja nervs pietiekami labi strādā vai netik pietiekami labi, un to HRV tātad uzraudzīt un skatīties. Vienīgais, kas ir, ka tas HRV nav tāds konstants cipars, ka es varētu pateikt, Laura, ja tev ir šitāds tas cipars, tad tev HRV ideāli strādā. Tās robežas ir ļoti izstieptas, jo viņu ietekmē ārkārtīgi daudz gan šo HRV, un attiecīgi klejotāju nervu ietekmē ārkārtīgi daudzas lietas. Tas ir atkarīgs no vecuma, tas ir atkarīgs no dzimuma, tas ir atkarīgs no mēnešreižu cikla, tas ir atkarīgs no dienas vai diennakts laika, tas ir atkarīgs no tā, kā tu esi gulējusi, cik daudz tu biji stresā vai biji čiliņā. Tur ir vairāk šie aspekti. Līdz ar to tas, kas ir jāpēta tiem, kam ir interese, par to ir jāskatās šī tendence, salīdzinot sevi ar sevi. Ja? Vai viņam ir tendence pieaugt, vai tam HRV ir tendence samazināties. Mans vīrs ir pilnīgs šī mērījuma frīks. Mēs abi divi no rītiem izmēram savu sirds ritma variabilitāti, mainīgumu. Mēs šobrīd šajā konkrētajā brīdī izmantojam šo siksnu, kas ir apkārt krūšu kurvim. Un vienkārši mēs esam eksperimentējuši ar dažādām lietām, un šis ir mērījums, kuru mums gribas pēc iespējas precīzāk. Jā, un tā siksna esot precīzākais no pieejamiem mums, mirstīgajiem. Jā, un kāpēc mēs to darām? Jo, kā es teicu, mūsu vājā vieta ir atpūta. Tāda nervu sistēmas atpūta tieši. Un veicot šo mērījumu, tā kā mēs esam cilvēki ar ļoti lielām darba spējām, ja, piemēram, kā mums bieži prasa, kā jūs spējat tik daudz izdarīt? Jā, mēs tiešām rūpējamies par to, lai mums regulāri ir šīs labās darba spējas, bet mums arī ir sevi jāuzpasē, lai mēs sevi neizdedzinātu. Un tas ir tas veids, kādā mēs sevi pieskatām, ka, piemēram, man šodien nebūs tik aktīvs treniņš, kā man bija paredzēts. Šodien es došos ļoti mierīgā skrējienā, vai pat es varbūt tieši tikai pastaigā, jo tas pārgurums ir sakrājies. Un, protams, to var arī sajust pēc savas tādas
pašsajūtas, ka es jūtos, ka man nav tik daudz spēka. Un patiesībā ir forši, ka cilvēki seko tieši tam. Bet man liekas, ka tā ir viena no problēmām šiem cilvēkiem ar lielām darba spējām, ka mēs tik un tā spējam ļoti daudz ko izdarīt. Un tāpēc manā gadījumā ir vajadzīgs konkrēts mērījums, kur es redzu pats, es esmu sarkanajos ciparos, un līdz ar to es šodien no sevis neko daudz nespiežu. Ļoti gudri pieejām. Kādi ir biežākie iemesli, kāpēc klejotāja nervs kļūst mazaktīvs un tātad samazinās tas rādītājs? Tas droši vien visspēcīgākais ir tieši stress, jo tajā brīdī, kad mums dominē simpatiskā nervu sistēma, šī satraucošā stresa sistēma, klejotāja nervam nav iespēja izpausties. Viņa darbība tiek ierobežota, un līdz ar to, ja tu esi ilgstošai stresa stāvoklī un maz parasimpatiskajā stāvoklī, tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Nākamais aspekts ir gremošanas trakta veselība. Ja ar gremošanu ir kaut kādas problēmas, tas noteikti atspoguļojās arī attiecīgi uz klejotāju nervu spēju darboties. Bet tas sanāk tāds apburtais loks. Jā. Jo es vairāk stresoju, jo sliktāk darbojas mana gremošanas sistēma, bet arī jo sliktāk darbojas mana gremošanas sistēma, jo novājinātāks ir šis nervs. Jā. Un sliktāk strādāja šī pārslēgšanās parasimpatisko nervu sistēmu. Līdz ar to man ir jāpievērš, tu pasaki, vai tas tā ir, bet es tā saprotu, ka ja tas darbojas arī otrā virzienā no gremošanas sistēmas uz to, ka šis nervs kļūst mazaktīvs un viņam traucēja darbība, tad man ir jādomā ne tikai par to, kā es atpūtīšos, lai es esmu mierīga un lai man labi darbojas gremošana, bet man ir arī jādomā, ko es lieku tajā vēdrā iekšā. Precīzi, jo to jau mēs esam visu riņķī apkārt saklausījušies, ka 90% no serotonīna tiek ražots zarnu traktā, vai ne? Un līdz ar to tas, ko mēs liekam tajā zarnu traktā savā gremošanas sistēmā, tiešām mērā ir atbildīgs par to, kā jūtās mūsu serotonīns smadzenēs. Tur tiek ražots mazāk, bet šo informāciju par serotonīnu daudzumu mūsu gremošanas traktā novirza uz nervu sistēmas kontroles centru smadzenēm tieši klejotāja nervs. Tā kā jā, tam ir ļoti būtiska nozīme uzturam. Un es pieņemu, ka tas ir arī saistīts ar mikrobiomu. Kāda kvalitāte ir tajā manā vēderā? Jā. Precīzi. Jo es, piemēram, zinu, ja mēs esam gājuši cauri svētku periodam, kur ir vairāk gardumu un kur ir mazāk visādu veselīgāko lietu, tad, lai gan tā ir bauda un ir labs garastāvoklis uz brīdi no tā, ka ir garšīgas tās visas garšīgās lietas, bet paliek tāds bišķi nešpatns garastāvoklis. Uz bērniem to var visātrāk novērot, bet es to redzu arī uz sevi un es to redzu arī uz vīru, un tāpēc tas, ko mēs ēdam, mums ir uz ļoti liela monitora, tādā pārnestā nozīmē uz monitora, jo es zinu, ja mēs tūlītās aiziesim šajā te neveselīgumā iekšā, tas atsauksies uz to, ka mēs kašķēsimies, mums būs sliktāka garastāvokļa, mēs mazāk ticēsim savām spējām. Es arī pēc bērniem redzu, viņi paliek kūtrāki, viņi paliek slinkāki. Tādā veidā tas ir saistīts. Tas ir absolūti saistīts un pamēģina saēsties vakariņu galdā, svētku vakarā, visu labumu no rīta, kādu tu pamosties, to arī ļoti var just. Ja ir drūmāks noskaņojums, nav tāds prieks vairs pamosties, tāpēc, kad viss ķermenis ir pieblīdis, uzblīdis, limfa nostagnējusi, un tie gremošanas procesi naktī nav ļaujuši nervu sistēmai pietiekami atjaunoties. Un man ļoti patīk, un to tiešām var redzēt, ļoti patīk, ko teica, ka to var redzēt uz bērniem, mēs perfekti to nolasam uz bērniem, kad ir šī cukura trauksme, ja viņi paliek pilnīgi haotiski, bet tas, ko es pamanu strādājot ar klientiem, ka viņiem nav šī asociācija, ka tas pats attiecās ne jau tikai uz bērniem, bet tas attiecās uz mums kā jau izaugušajiem bērniem. Sistēma ir precīzi tā pati. Tas mani un Mišelu motivē visvairāk, jo tad, kad mēs redzam uz saviem bērniem, kādi viņi paliek, ja viņiem ir bijis vairāk ekrāna laika, kādi viņi paliek, ja viņi nav pietiekami sakarīgi izgulējušies, kādi viņi paliek, ja viņi neēd riktīgās lietas. Un tad mums varētu teikt, bet tie jau ir bērni, viņi jau nemāk citu, viņi nemāk ar sevi tikt galā. Bet nē, vienkārši mēs pieaugušie mākam nomaskēt tās problēmas, bet tas nenozīmē, ka to problēmu nav. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs ļoti izmainījām savus paradumus.
vienkārši saprotot, ja tas notiek ar bērniem, viņiem ir ķermenis, viņiem ir cilvēka ķermenis, un mums arī ir cilvēka ķermenis. Un tāpēc arī mēs uz sevi attiecinām tieši tās pašas lietas. Nu, piemēram, mūsu ģimenē lietot telefonu gultā, tā kā vakarā, kad tu ej gulēt, tas ir tāpatās kā piekakāt gultu. Un ja tu nepiekakā gultu, tad arī ekrānus mēs gultā nelietojam. Man telefons joprojām ir manā guļamistabā, bet tas ir tāpēc, ka man tur ir visas meditācijas iekšā. Un es sevi esmu uztrenējusi līdz tam līmenim, ka gultā es telefonu nelietoju. Ja, es varu uzlikt, klausīties šīs meditācijas, bet tas nebūs nekas cits. Kādi ir vienkārši un droši veidi, kā ikdienā atbalstīt klejotāju nervu? Un, par tām ierīcēm jau tu stāstīji, bet vai ir vēl kaut kādi veidi, ko tu nepieminēji iepriekš par to atbalstu? Tad atkal, ja mēs atgriežamies pie tā, kur mēs zinām, kur atrodas klejotāja nervs, tad attiecīgi šīs zonas, šīs vietas mēs varam iedarboties tīri mehāniski stimulējot. Tad, ja klejotāja nervs man iet gar kaklu, tad es varu masēt kaklu, bedzēt kaklu, paspaidīt kaklu, un tas ir tas, ko sociālie tīkli ir pilns. Bet kas ir jāsaprot? Jā, kāda daļa no šīm tehnikām un metodēm tev ļoti iespējams nostrādās, bet uz to konkrēto mirkli. Tu vari dabūt to. Un ne jau tā, ka tu pārslēgties tagad papansēšu kaklu, paspaidīšu tur kakla muskulu un es uzreiz pārslēdzos parasimtisko sistēmu. Tā nav. Mēs jūtamies, nedaudz mierīgāk, nedaudz labāk, nedaudz relaksētāk, bet tas mūs nenovad šai parasimtiskajā stāvoklī. Bet uz to mirkli, ja kādreiz vajag, tad to tiešām var izmantot. Ir arī zināms viens punkts mūsu ausīs, kur klejotāja nervs saskarās ar ādu. Tas ir auss gliemežnīcā, konkrēts punktiņš, ko sauc par Simba conchae. Simba conchae. Gliemežnīcā, kuru stimulējot, paspaidot, pamasējot, pabedzējot, var noķert tādu sajūtu, kā mēs varam zināt, ka klejotāja nervu šīs stimulējošās prakses strādā, to sajūtu, ko var noķert, ka mūsu nervu sistēma pārslēdzās vairāk uz šo miera fāzi, tas, kad atslāpst kaut kur muskuļi tavā ķermenī. Jautājums, kur katrs pamanīs. Es uzreiz to jūtu sejā, sprandā, plecos, kas ir manas problēmas zonas. Ja? Tas, kas notiks, iespējams, ka parādās vairāk siekalas mutē, jo tāpēc, ka tā gremošana tur sakārtojās un mums piepildās siekalas un gribas norīt viņas, vai parādās žāva vai nopūta. Tās ir tās pazīmes, ka šis nostrādā uz to mirkli. Tad mēs varam arī šeit atslēgas kaulu, teiksim, mēs varam pamēģināt atslēgas kaulu bedrītē. Ja paceļ plecu uz augšu un uz priekšu, tad to bedrīti ļoti labi var sajust un ielikt 2 vai 3 pirkstus, cik tur var dabūt te no augšas, un it kā spiest virzienā uz plaušām. Ja, okay, tas ir tā kā šeit, šī bedrītē? Iekšā, jā. Mikrofons ir priekšā, līdz īsti neredzu, bet tā tad tiešām šim te atslēgas kaulam iebāzt iekšā un it kā paspiest, arī nevajag nenormālu spēku, pamasēt, pakustināt tos pirkstus, un tad arī var noķert to sajūtu, kad es pilnīgi jūtu, kā man spranda šobrīd atslāpst. Vai ne? Tāpat ja viņš mums iet šeit krūškurvī ap gremošanas vādu traktu, tad jebkas, ko mēs darām šeit, kas varētu būt arī pamasēt, paspaidīt, ļoti būtiski ir kustināt ķermeni un kustināt tātad šo te krūškurvi daļu un zonu, jo, ko mēs sēžam visi šitādām līkām mugurām, nopaļotām, te visi saspiest, saspringts, savilkts. Tas nozīmē, ka arī tam nervu impulsam ir grūtāk šeit virzīties. Tāpēc, kāda veida kustības, fiziskā slodze vispār kā tāda, tīpaši tāda fiziskā slodze, kas ir ļoti apvienota ar elpošanu. Tamdēļ tā ir joga, kāpēc ir pētījuma galā, ka viņi ir nervu sistēma līdzsvarojoša, tāpēc katra ieelpa seko kopā saskaņot ar kustību. Tāda pati ir peldēšana, kas ir ļoti saskaņota ar elpošanu, un tad kaut kādas tur varbūt stiepšanās prakses, vēl kaut kas ir tīpaši ar elpu, mums spēt kustināt un atvērt krūškurvi. Kustība noteikti tiešā mērā ietekmēs arī diafragmu. Visvienkāršākais klejotāja nerva mehānisks stimulācijas veids ir diafragmālā elpa.
Visvienkāršākais. Tāpēc, ja man kāds cilvēks aizēm prasa, Kristīna, kā stimulēt klejotāju nervu, ja internetā saskatījušies, ka tur visu kaut ko var spiest un masēt, es saku, vienkārši elpo. Tas būs visefektīvākais veids, diafragmālā elpošana. Un šeit ir tā nianse, ka fokus ir uz garu izelpu. Jo tātad, ja klejotāja nervs, ja tas, kurš ir atbildīgs par to izelpas momentu, tad tieši izelpas fāzē viņš visaktīvāk arī strādās, un mēs varam iegūt šos te efektus. Tāpēc jebkāda veida elpošanas vingrinājumi, kur ir tas, ka tā izelpa ir garāk nekā ieelpa, ja? Jo atceries izelpas laikā sirds darbība palēlinās, kas ir tas mūsu galvenais mērķis. Ja? Un arī par rīkli un balseni runājot, tātad jebkas, kad mēs varam izdvešam kaut kādas skaņas, dziedāšana, zummēšana, dungošana. Tas viss ir tas, kas palīdz radīt šo te vibrāciju balss saitēs, plus šīs lietas ir tās, kas vienmēr pagarina izelpu. Nu, teiksim, viena no skaņām, kas ļoti labi strādā un par ko ļoti labi daudz runā Pīters Levīns, kas arī ir viens no grandiem, runājot par somatiku un nervu sistēmas līdzsvarošanu, ir VU skaņa. Tad ievelk dziļu elpu un tad izelpas laikā VU. Ja, tā var būt HM, HAM skaņa, tā var būt M skaņa, bet tas, ko vajag, ka to skaņu mēs taisam, mēs viņu taisam nevis, lai viņi skan galvā, pēc iespējas arī ne tik daudz kaklā, bet daudz vairāk viņi nāk mums no krūškurvi, no vēdera. Tātad, jo zemāka, jo dobāka skaņa, jo efektīvāk tas strādā. Nu, teiksim, šodien pie tevis braucot, skaidrs, pilnīgi man nav šaubu par sevi, jau pāris dienas iepriekš es sāku just satraukumu. Un es piedzīvoju šo stresu, un pie tevis braucot sabiedriskā transportā, es skandināju VU skaņu. Es vienkārši varu pastāstīt, ka tas nav tāpēc, ka es būtu briesmonis, kas es, protams, varbūt arī esmu, bet tas ir tāpēc, ka Kristīnei ir savas attiecības ar publisko runu. Jā, man ir ļoti sensitīvas attiecības publisko runu, jo skolas laikā vismaz reizi nedēļā man viena konkrēta skolotāja, ne tā labākā persona, ja jau kā skolotāja man izsauc pie tāfeles un vienkārši noniecināja un pazemoja un komentēja. Un līdz ar to mana sistēma ir, viņai publiskā runa vienlīdzības zīme ar pazemojumu. Un mana nervu sistēma tajā brīdī, es pat tagad runāju, man uzreiz satraukums rodās. Un mana nervu sistēma vienkārši momentāli iekrita sastinguma stāvoklī, kad ir pilnīgs blackouts pie tās tāfeles, tu it kā zini un pateikt neko nevari, jo tu vairs neatceries neko un pārspļaut par lupām nevar, un tad vēl vairāk tevi noniecina un nogāna. Un tā vidēji reizi nedēļā mana publiskā runa bija totāls pazemojums, līdz ar to jebkura publiskā runa manai sistēmai ir drausmīgs apdraudējums. Jā, neskatoties uz to, ka mēs esam draudzenes. Tas maz palīdz, jo kameras un apgaismojums. Tieši tā. Jā. Un tad tu zumēji, tu fūvoji. Vūvoju, jā. Nu, tas pietiekami klusi arī notiek, kad tramvajā neviens negrozījās un neskatījās, ko es tur daru. To tā baigi nevar pamanīt. Teiksim, arī testējot dažādas veidus, es esmu arī līmējusi teipus uz klejotāju nervu, lai pārbaudītu, ir vai nav iedarbība. Nu, atkal, HRV es nemērīju, nevar apgalvot, bet subjektīvu sajūtu man nav. Bet, teiksim, ja es paspiežu savu šo te gremošanas traktu vai paspiežu šo simba končai punktu vai es uztāju šo te VU vai diafragmu elpošanu, es fiziski sajūtu šo atšķirību. Bet kas ir būtiski? Būtiski ir saprast, jā, es varu dabūt drusku mierīgāk sajūtu šodien, un es varu to HRV tajā brīdī paaugstināt uz šo mirkli, bet man ir svarīgi, lai tas HRV man labi strādā ilgtermiņā. Un to ilgtermiņa rezultātu HRV paaugstināšanās parāda, ja mēs, teiksim, veicam elpošanas vingrinājumus ar šo pagarināto izelpu, ja mēs viņus pētījumi dažādi, vienā bija 2 nedēļas, vienā bija 6 nedēļas, bet tātad tas nav vienreizējs piegājiens vai viens mirklis stresa situācijā, bet ja mēs praktizējam šādu elpošanu katru dienu, vismaz reizi dienā, tad tas pēc laika parāda, ka tas HRV ir augstāks, parādot šo klejotāju nervu labo funkcionēšanu. Tāpēc es vienmēr saku, tā visvienkāršākā lieta diafragmālā elpošana.
Un tur ir vēl daudz nianses, un tas ir veids, kā mēs varam, pirms tam tu jautāji arī to jautājumu, manuprāt, kā es varu pārbaudīt, vai Instagramā piedāvā tās klejotāju nervu stimulēšanas prakses, strādā vai nestrādā. Un tad tas ir tas, vai man parādās tās iekals, vai man parādās atslābums, vai man nāk žāva. Žāva ir ļoti tipiska izpausme priekš manis, ka uzreiz var saprast, jā, te noticis tas process. Super, Kristīna. Mūsu laiks ir iztecējis, tāpēc, lai cik man gribās tev vēl kaut ko jautāt, man būs tas jāatstāj nākamajai reizei. Un tas, ko es aicinu katru cilvēku jaudas klausītāju šobrīd izdarīt, ir iedot atgrieznisko saiti, kas tev noderēja un ko tu vēl vēlies uzzināt no Kristīnas, lai mums ar viņu var veidoties nākamā saruna. Un es tiešām no sirds iesaku online relaksācijas studiju, kuru var atrast jogaselpa.lv. Pareizi. Un es arī iesaku sekot Kristīnai, es nezinu, vai tu esi Facebookā, bet Instagramā tu esi ar Tre Latviju, jo tie ieteikumi ir tiešām ļoti praktiski un arī tie bieži vien ir kā atgādinājumi. Pat ja tās ir lietas, ko varbūt cilvēki zina, tiešām, jā, es tagad atslābināšu plecus un uzreiz uzlabojās pašsajūta gluži vienkārši. Kristīna, paldies tev par to darbu, ko tu dari, un es jau tagad gaidu mūsu nākamo tikšanos. Paldies tev, paldies, prieks padalīties.